Un tā, Ruslan, sveiks vēlreiz. Labdien, jā. Un saka, lūdzu, rezultāts 5 vietas šobrīd apmierina, un kā tas bija spēles laikā? Nu, uzvara vienmēr apmierina, jā, un ļoti patīkami, ka šīs čempionāta starts mums, var teikt, izdevies, jā, 2 uzvaras, 2 spēles, tas ir to, ko mēs gribējām, un to mēs arī sasniedzam, jā. Runājot par spēli, nu, bija mūsu komandas pārsvars šodien, jā, un es domāju, ka gala rezultāts atbilst tam visai spēlīgi. Bet jums kā farm klubam komandai Raita no virslīgas ir iespējas pievilkt aizvien vairākas svaigas asins, svaigus spēkus, un šeit varbūt nedaudz vieglāk spēlēt, vai ne? Nē, nu, tomēr pamatkodols mums ir Jēkabpils komandas, jā, Ošukalna, un mēs, jā, mēs noteikti prasīsim un ņems palīgus no Raitas, jā, bet, nu, tomēr vairāk gribās mums, lai Jēkabpils puiši spēlētu, jā, tāda līmeni labā, un es domāju, tad pilsētā mūsu Jēkabpilī arī telpu futbola līmenis arī pieaugs, tāpēc, bet bez Raitas mēs neiztiksim noteikti, jā, un katra spēle būs tie, kas atļaus 2 cilvēki, mēs noteikti ņemsim. Jā, nu, liels paldies, ka atvedāt šos jauniešus, atvedāt savu komandu, otru uzvaru un vēl veiksim nākamajā spēlēs. Jā, liels paldies, jā, tā kā uzvaras vēl būs, es ticu, jā. Jā, paldies jums. Nu, lūk tā, skatītāji, redziet, šobrīd komanda Ošukalns no Jēkabpils ir turnīra pašā virsotnē, jo pirmā spēle uzvarot ar rezultātu 11-3, ja nemaldos. Šobrīd ir gana daudz gūti vārti un attiecīgi apsteidz vārtu ziņā savus pretinieks SFS un Garāžu vienību, bet mums vēl otrajā tūrē, pirmajā līgā ir vēl 2 spēles. Šobrīd vēl 1 spēle Free un Rīgas Siltums, savukārt drīz pat uzzināsim rezultātu no Rēzeknes, kur komanda TFK Rēzekne uzņēma komandu Nikers, FC Nikers. Paldies!